Sveiki visiem, kas skatās šo video. Šodien mēs ar jums risināsim iepriekšējā gada, 23. gada matemātikas 9. klases eksāmenu. Otro daļu. Ja? Es esmu uzlikusi taimeri uz pusstundu. Es ceru, ka pa pusstundu mēs paspēsim atrisināt visus uzdevumus. Tātad, sāksim ar pirmo no otrās daļas. Jāatrisina vienādojumu sistēma. Lai atrisinātu vienādojumu sistēmu, mums ir trīs veidi. Mums ir saskaitīšanas paņēmiens, ievietošanas paņēmiens un grafiskais paņēmiens. Šo sistēmu var atrisināt izmantojot visus no tiem, bet nav ieteicams izmantot grafisko paņēmienu, jo tam ir ļoti zema precizitāte. Mēs savukārt atrisināsim šo vienādojumu divējādi. Un pirmām kārtām atrisināsim šo vienādojumu, izmantojot saskaitīšanas paņēmienu. Lai izmantotu saskaitīšanas paņēmienu, mums ir jāizvēlas viens mainīgais un ir jāpārveido kāds no vienādojumiem tādā veidā, lai abos vienādojumos šis mainīgais būtu ar pretējiem koeficientiem. Šajā gadījumā mēs varam izvēlēties mainīgo x. Lai abos vienādojumos x būtu ar pretējiem koeficientiem, pareizināsim otru vienādojumu ar -4. Un iegūsim jaunu vienādojumu, vienādojumu sistēmu, kas izskatās sekojoši 4x plus 7y ir 51, un otrajā mēs iegūstam -4x plus 32y ir 144. Tagad saskaitīsim abus šos vienādojumus. Kad saskaitam vienādojumus, saskaitam kreiso pusi ar kreiso, labo ar labo. Uzmanīgi, kreisā vienādojuma puse ir viss tas, kas atrodas vienādības zīmē pa kreisi. Tas absolūti nav atkarīgs no izvietojuma uz lapas. Ja? Tātad saskaitam un iegūstam 4x plus 7y plus -4x plus 32y, un tas ir 51 plus 144. Un tagad visa sāles saskaitīšanas paņēmienam ir tajā, kā mēs speciāli pārveidojām otro vienādojumu, lai varētu noīsināt tos mainīgos, lai mums paliktu vienādojums ar vienu mainīgo, jo vienādojumu ar vienu mainīgo mēs atrisināt varam. 4x minus 4x saīsinās, x pazūd, sanāk 7y plus 32y, tas ir 39y, un tas ir vienāds ar 196. Līdz ar to varam secināt, ka y ir 196 dalīt ar 39, jeb y ir 4. 4 vai 5? 5. 5. Tagad, lai atrisinātu vienādojumu sistēmu, ir jāsniedz atbilde gan pārim, jā, gan x-am, gan y-am. Mēs esam atraduši tikai y. Tagad ir jāatrod x. Izmantosim vienādojumu sistēmas sākotnējās otro vienādojumu, ievietosim y vietā iegūto skaitli un aprēķināsim x-u. Šeit rēķinu. X mīnus 8 reiz 5 ir vienāds ar -36. X mīnus 40 ir -36. X ir vienāds ar -36 plus 40, risinam kā vienmēr vienādojumu. Un tātad x ir 4. Atradām sistēmas atrisinājumu. Otrs paņēmiens – ievietošanas. Ievietošanas paņēmienā mēs izvēlamies vienu no vienādojumiem, no kura mēs izteiksim vienu mainīgo un ievietosim to otrajā. Šajā gadījumā acīm redzami varam izmantot x no otrā vienādojuma. Izteiksim x no otrā, iegūsim x ir -36 plus 8y. Izteikt tas nozīmē atstāt mainīgo vienu pašu. Izteikt nenozīmē aprēķināt, jūs to nevarat, tāpēc, ka jums ir y, jā, bet jūs varat izteikt. Tātad x atstājam vienu pašu, pārnesam visu pārējo pa labi. Iegūstam x ir -36 plus 8y. Ja x ir -36 plus 8y, tas ir tas pats, jā. Mēs šo x-u tagad varam ievietot šeit.
jo otrajā vienādojumā. Otrajā ne pēc kārtas, jā, bet otrais tas ir tas, no kura mēs neizteicām. Iegūsim 4 reiz, un x vietā rakstam minus 36 plus 8y, jo tas ir tas pats. Minus 36 plus 8y plus 7y ir 51, un atrisinam tādu vienādojumu. Iegūstam atveram iekavas un iegūstam minus 144 plus 32y plus 7y ir 51. Mēs īstenībā jau esam gandrīz vai šajā solī, ja? Tātad saskaitam, ko varam saskaitīt, brīvos locekļus pārnesam pa labi. Iegūstam 39y ir 51 plus 144, jo mīnus 144 mēs pārnesam uz otru pusi, un tātad 196. Y atkal tas pats secinājums ir 5, jāprēķina x, varam izmantot šo, un tad x ir mīnus 36 plus 8 reiz 5, y vietā liekam aprēķināt, un tad tas ir 4. Tā pati atbilde, es tikai parādīju abus risināšanas veidus. Kad jūs risināsiet eksāmena laikā, jūs varat izvēlēties, kurš jums patīk labāk. Dažiem skolēniem patīk vairāk saskaitīšanas paņēmiens, citi viņu nemaz neiemācās, jo visu atrisinā ar ievietošanas paņēmienu. Apakšpunkts 28. uzdevumam. Jāizveido un jāatraksta kāds cits vienādojums, uzmanīgi vienādojums, nevienādojuma sistēma, kurā viens no atrisinājumiem ir dotās sistēmas atrisinājums. Tātad mūsu atrisinājums ir x ir 4, y ir 5, un ir jāuzraksta tāds vienādojums, kurā būtu iesaistīti gan x, gan y, kura atrisinājums ir 4 un 5. Lai būtu vieglāk domāt, īstenībā var paņemt kādu no vienādojuma sistēmas vienādojumiem un pārveidot to, piemēram, sareizināt abas vienādojuma puses, jeb sareizināt visu vienādojumu ar konkrētu skaitli k, vai arī pieskaitīt abām vienādojuma pusēm vienu un to pašu konstanti. Izvēlēsimies pirmo vienādojumu un sareizināsim to ar konstanti -3. Tātad mums bija vienādojums kāds 4x plus 7y ir vienāds ar 51. Pārreizināsim šo vienādojumu ar -2, piemēram. Iegūsim jaunu vienādojumu -8x minus 14y ir -102. Un šim vienādojumam viens no atrisinājumiem ir 4 un 5. Protams, vienādojumam, kurā ir 2 mainīgi, ir bezgalīgi daudz atrisinājumu, jā, bet viens no tiem ir 4 un 5. Varam pārbaudīt -8 reiz 4, -14 reiz 5 ir -32, -70, un, protams, tas ir -102. Jā, tātad tā ir pārbaude. Atrisināt 28. uzdevums galā. Ejam pie nākamā. Ir dotas figūras. Mēs jau varam saprast, kā izskatīsies nākamais un nākamais. Un tad jānosaka kvadrātu skaits katrā no figūrām. Sāksim ar pirmo. Pirmajai varam saskaitīt, tas ir 5. Otrajai figūrai mums ir pirmā figūra, kas beidzas šeit, plus 4. Jā, tātad 5 plus 4, un tas ir 9. Otra figūra, trešā figūra mums ir otrā figūra, un vēl pieskaitīti tie paši 4. 9 plus 4, tātad 13. Jūs jau, protams, saprotat, cik būs kvadrātu skaits 4. un 5. figūrā. Tātad plus 4. Mums ir pirmā figūra, kurā ir 5, un katrai nākamajai mēs pieliekam klāt, piekabinam 4. Ja? Tad 4. figūrai būs 13 plus 4, jeb 17, un 5. figūrai būs 17 plus 4, jeb 21. 6. būs 25 un tā tālāk. Jāprēķina kvadrātu skaits 50. figūrai. Darīsim to tā, ka mēs saprotam, kāda tēma ir šajā uzdevumā. Protams, ka tā ir aritmētiskā progresija, un aritmētiskā progresija mums paredz to, ka mums ir pirmais aritmētisko progresiju šajā gadījumā veido kvadrātu skaits figūrās. Un tātad aritmētiskajai progresijai mums bija pirmais loceklis, un katrs nākamais mums ir
atkarīgs no iepriekšējā ar diferenci. Tātad, ja mēs iepriekšējiem pieskaitam diferenci, mums ir nākamais. Bet, lai aprēķinātu 50, mums būtu jāzina 49. Lai aprēķinātu 49, būtu jāzina 48. Tas ir pārāk rekursīvi, tas ir pārāk tālu, lai mēs to darītu ar roku. Tāpēc A-entajam mums ir formula, ko mēs varam aprēķināt, zinot A1 un diferenci. Un tā formula izskatās šādi: A1 plus diference n-1 reizi. N ir kārtas numurs. Šajā gadījumā mums ir jāaprēķina 50. figūrai kvadrātu skaits. Kāpēc ir n-1 nevis n? Tāpēc, ka paņemsim, piemēram, pirmo figūru un trešo figūru. Pirmajai figūrai mums ir dots kvadrātu skaits, nekas nav jāpieskaita, bet, lai aiziet līdz trešajai figūrai, mēs pieskaitīsim plus 4 tikai 2 reizes. Jā, tikai 2 reizes. Lai aizietu līdz 4. figūrai, mēs pieskaitīsim vēl plus 4, un kopumā līdz 4. figūrai mēs aiziesim ar 3 diferencēm. Tātad mums vienmēr ir nepieciešama par vienu diferenci mazāku. Aprēķināsim A50. A50 ir A1, tātad 5, plus diference ir 4. Diference, jā, tas ir no angļu valodas diference, starpība. Starpība, ar kādu mums atšķiras iepriekšējais no nākamā aritmētiskās progresijas locekļa. Tātad 5 plus 4 reiz 50 mīnus 1. Un tas ir, es atvēršu iekavas, jo tā būs ērtāk. 5 plus 4 reiz 50, es uzreiz rakstīšu, ka tas ir 200. Plus 200, 4 reiz mīnus 1, mīnus 4, tātad mīnus 4. Un tas ir 201. Jā, tātad 50. figūrai mums ir 201 kvadrāts. Nākamais, uzraksti izteiksmi, kas izsaka kvadrātu skaitu n-tajai figūrai, paskaidro vai parādi ar darbībām, kā ieguvīt izteiksmi. Mēs jau sapratām, jā, ka mums ir dota kvadrātu skaits, ir aritmētiskā progresija. Līdz ar to n-tajai figūrai mums būs A1 plus diference reiz n-1, un A1 ir 5, tas nemainīsies, diference ir 4, tas nemainīsies, un n-1 katru reizi mainās atkarībā no kārtas numura. Un šeit paskaidrojumā varam rakstīt. Var secināt, ka kvadrātu skaits figūrās veido aritmētisko progresiju. Un šī ir aritmētiskās progresijas n-tā locekļa aprēķināšana. Gatavs. Ejam pie nākamā uzdevuma. 30. Dota vienādsānu trapece ABCD. Leņķis A ir 60 grādi. Leņķis D arī, jo mums ir dota vienādsāna, tātad tā B ir vienāds ar CD. No virsotnes B paralēli malai CD novilkts nogrieznis BE jāpierāda, ka AE ir CD. Sāksim ar to. Pirmais. BE ir paralēls CD. Tad figūra EBCD ir paralelograms. Jā, mums bija dots, ka BE ir paralēls CD un BC ir paralēls AD, tad BC ir paralēls arī ED. Tālāk, ja EBCD ir paralelograms, tad leņķis EBC ir vienāds ar leņķi CDE no paralelogramu īpašības, ja, un ir vienāds ar 60 grādiem. Tātad šeit ir 60 grādi. Tad mums ir jāsaprot, cik liels ir leņķis ABE. Bet mēs zinām, ka leņķis ABC ir vienāds ar 180 grādi mīnus 60 grādi, un tas ir 120 grādi pēc trapeces īpašībām. Trapeces pieleņķu summa ir 180. Pieleņķu
Tad, ja ABC ir 120 grādi, tad A leņķis ABE ir leņķis ABC mīnus leņķis EBC. Un tātad 120 grādi mīnus 60 grādi, tātad 60 grādi. Šeit mums arī ir 60 grādi. Tālāk, leņķis AEB ir 180 grādi, mīnus 60 grādi, mīnus 60 grādi, jo trīsstūra leņķu summa ir 180. Tātad trīsstūrī ABE visu leņķu summa jābūt 180, ja mums ir divi doti leņķi, abi pa 60, tad trešo mēs varam aprēķināt no 180, atņemot divus dotos, un tas ir arī 60 grādi. No tā mēs varam secināt, ka trīsstūris ABE ir vienādmalu. No tā mēs varam secināt, ka AB ir vienāds ar AE, bet AB ir vienāds ar CD. Tad AE ir vienāds ar CD. Ja? Jo AB mums ir vienāds ar AE, jo mums ir vienāda malu trīsstūris. Arī ar BE, bet uz doto mirkli tas nav tik būtiski. Tad mums ir AB, AE ir vienādi, bet ja AE ir vienāds ar AB, tad AE ir vienāds arī ar CD, jo tie savā starpā ir vienādi AB un CD. Jā, tas ir pierādīts. Ok, un mums ir palicis, vēl nav pēdējais, vēl divi uzdevumi, vēl šis un šis. Vēl divi uzdevumi. Izturēsiet. Ir dots pēc sitiena bumbas lidojuma augstumu H metros atkarībā no laika sekundēm izsaka funkcijām. Starp citu, kāda funkcija tā ir? Kvadrātiska, pareizi. Jāprēķina un jāpamato, kāds ir bumbas maksimālais augstums un pēc cik ilga laika tas tiek sasniegts. Un atceraties, ka tad, kad mums bija parabola ir kvadrātiskās funkcijas grafiks, tad tās virsotni mēs meklējām sekojoši. Mēs no sākuma atradām x virsotnes koordināti. Mūsu gadījumā mēs atrastu t virsotnes koordināti, ja pie kāda t, mēs no sākuma atradīsim, pie kāda t tiek sasniegts augstums, un tad atradīsim to augstumu, ja, jeb y. Mūsu gadījumā h. Un vai jūs atceraties, kā tiek rēķināta virsotne parabolai? Tas ir dots jūsu formulu lapā. Parabolas virsotne tiek rēķināta pēc formulas. Mēs rakstīsim t virsotne, tad varbūt šeit, t virsotne ir mīnus b dalīts ar 2a, kur a ir koeficients pie augstākās pakāpes, b ir koeficients pie pirmās pakāpes. Tad te virsotne mīnus b mūsu gadījumā ir mīnus 20. Ļoti uzmanīgi, ja? B ir nevis tās, kas otrais stāv, bet vienmēr skatieties. B ir koeficients pie mainīgā pirmajā pakāpē, ja mēs runājam par kvadrātisku funkciju. Ja? A, B, C viņi iet pēc kārtas kā alfabētā A, pie augstākās pakāpes B, pie nākamās pakāpes, C pie vēl nākamās pakāpes. Ja gribat atceraties, kā pēc klasēm, ja A klasē visaugstākie sasniegumi, B klasē nākamie un tā tālāk. Un tas, protams, nevienmēr. Tātad mīnus B ir mīnus 20, dalīt ar 2 reiz A ir mīnus 2,5. Mīnus 2,5. Tad T virsotne mums ir mīnus 20, dalīt ar mīnus 5, jeb 4. Ļoti uzmanīgi šeit varējam nokļūdīties, ja, un pateikt, ka 4 tas ir maksimālais augstums, bet nē, pagaidām mums šeit ir laiks. Mēs esam uz doto mirkli aprēķinājuši, pēc cik ilga laika tas tiek sasniegts. Tas tiek sasniegts pēc 4 sekundēm. Un tagad varam aprēķināt mūsu augstumu. Tātad H no 4 ir 20 reiz 4 mīnus 2
2,5 reiz 4 kvadrātā. Tas ir 80 mīnus 2,5 reiz 16. Tas ir 16 reiz 2 plus 0,5 reiz 16. Tas ir 32 plus 8, 40. Tātad mīnus 40, un tas ir 40. Es neticu tam, ka var uzspērt gaisā uz 40 metriem bumbu, bet tāda ir atbilde. Jā. Un tad, jo mums ir dota parabola, mums ir dota kvadrātiska funkcija, tad kvadrātiskai funkcijai maksimālo vērtību mēs varam atrast, izmantojot to formulu, jā, 40 metriem. Tad atbildē maksimālais augstums 40 metri sasniegts pēc 4 sekundēm. Jums nav jāzīmē šī funkcija, ja? Tas nav nepieciešams. Ok, es ceru, ka jūs esat gatavi pēdējam uzdevumam, kas izskatās šādi. Tātad mums ir jautājums par to, vai mašīna varēs iebraukt iekšā mūsu garāžā. Par ko pa īstam ir jautājums, jā, ja mēs pārvedam uz matemātisko valodu. Jautājums ir, vai šī daļa, apzīmēsim ar x, vai x ir lielāks par 1433 mm. Ja x ir lielāks par 1433 mm, mašīna iebrauks. Ja x būs vienāds ar 1433 mm, jūs varētu noskrāpēt, jā, mašīnas augšu. Un, ja būs mazāks, tad jūsu mašīna neiebrauks, viņa atsitīsies pret garāžas vārtiņiem. Kā mēs varam atrast šo x? Īstenībā ļoti vienkārši. Ja mēs varētu aprēķināt šo daļu, ja mēs to varam aprēķināt, tad apzīmēsim ar a. Tad x ir 2,25 metri mīnus a. Un a mēs tūlīt aprēķinās. Tātad mums ir 3 stūris taisleņķi. Šeit ir 70 grādi, šeit ir 2,25 metri. Šeit ir a. Ir jāprēķina a. Ja mums ir 3 stūris taisleņķi dots un ir viena mala, ir viens leņķis, tad tās ir trigonometriskās sakarības taisleņķa 3 stūrī. Tagad ir jāsaprot kādas. Mums ir dots leņķis un mums ir dota hipotenūza. Ja ir iesaistīta hipotenūza, tur būs vai nu sinus vai kosinus. Tangens nebūs. Ja ir sinus vai kosinus, ir jādomā tālāk. Mums ir dots leņķis un leņķim 70 grādi ir jāprēķina piekatete. Kā saprast, ka a ir piekatete? Piekatete tāpēc, ka tā atrodas blakus leņķim. Nostājieties leņķa vietā. A ir blakus. Katete šī ir pretī. Jā, tad tā būs pretkatete. Jums ir jāprēķina piekatete. Ja ir jāprēķina piekatete, mēs varam izmantot kosinus. Jā? Jo mēs zinām, ka kosinusu sakarība tā ir piekatete pret hipotenūzu. Mūsu gadījumā aprēķināsim kosinus 70 grādiem. Piekatete ir nezināma, a, dalīt ar un hipotenūza 2,25. Skatieties, kosinus 70 grādiem ir vērtība, kuru jūs varat aprēķināt ar kalkulatoru. Es to jau esmu izdarījusi. Kosinus 70 grādiem ir 0,342
un tas ir vienāds ar A dalīt ar 2,25 no mūsu piemēra. Līdz ar to iegūstam, ka A ir 0,342 reiz 2,25. A ir 0,7695. Tagad ir jāprēķina X. A ir dots metros, jā. Kāpēc metros? Jo mūsu hipotenuza arī bija metros, jā, 2,25 metri, tad tas 0,7695, tas ir metros. Aprēķināsim X-u. X ir 2,25 mīnus 0,7695, un tas ir, es skatos pie sevis, 1,4805 metri. Tagad ir jāsalīdzina, vai X ir lielāks par mūsu mašīnu. Es vajadzēja ar zilo rakstīt. Nu labi. Tātad 1,4805 metri ir lielāks par 1,433 mm. Jā, ir, tāpēc, ka 1,4805 metri 1433 mm pārveidojot uz metriem, mēs iegūstam 1,43 metrus. Jo centimetros tas ir 143,3 centimetri, tad metros 1,433 metri. Un tad secinājums. Mašīna varēs iebraukt garāžā. Punkts. Tādi piemēri, tādi uzdevumi, tas bija iepriekšējā gada, 23. gada matemātikas eksāmens 2. daļa. Rakstiet savus jautājumus, ja kaut kas bija neskaidri. Rakstiet, vai ir nepieciešama 1. daļa. Un tiekamies citos video. Neaizmirstiet nospiest laiku, piesakot un uzrakstīt komentāru.